Labdien! Es domāju, ir tiešām liels prieks dzirdēt pīkstināšanu man ausī, jo nepārtraukti dalībnieki piesakās. Es domāju, mēs varētu lēnām sākt, un tie, kas piesakās, tad arī ielec pasākuma gaitā. Labdien! Es tātad informēju, ka šis seminārs tiek ierakstīts, lai mēs arī varam to pēc tam publicēt. Varbūt tiem kolēģiem, kuriem nav iespēja piedalīties. Es esmu Kristīna Kļaviņa, Veselības ministrijas nozares cilvēku resursu nodaļas vadītāja, un man ir tiešām patiesas prieks, kad Veselības ministrijas mēs pārstāvji kopā ar Latvijas jauno ārstu asociāciju, ar Nacionālo veselības dienestu un arī ar Jēkabpils pašvaldības pārstāvjiem varam kopdarbā saorganizēt šo semināru un saprast daudz vairāk tieši un sadzirdēt jūsu jauno ģimenes ārstu balsi, jo uzdrīkstos teikt, ka primārā veselības aprūpe ģimenes veselība tā tad ir svarīgs, ja ne pats svarīgākais veselības aprūpes posms, un šī aprūpe ir nepieciešama katram iedzīvotājam. Līdz ar to tas ir milzīgs darba apjoms, līdz ar to tā ir milzīga pacientu uzticība un gaidas, un arī milzīga iespēja palīdzēt un izglābt nereti mūsu cilvēkus, ko es viennozīmīgi varu apliecināt arī no savas personīgās pieredzes, un par ko vienmēr ir dziļa cieņa un pateicība tieši lielā mērā ģimenes ārstiem. Tomēr tā situācija, kā mēs zinām, tas nav noslēpums, primārai aprūpē ir kritiska joprojām. Tātad ģimenes ārstu skaits ir nepietiekams. Ģimenes ārsti ir tā specialitāte, kur ir visizteiktākā novecošanās. Un, protams, ļoti, ļoti aktuāls jautājums ir ģimenes ārstu piesaiste tur, kur tas ir nepieciešams. Gan aktuāli tas ir gan Rīgā, gan reģionos, attālākajos reģionos. Tieši struktūra vienība, kuru es pārstāvu, mēs strādājam pie rezidentūras jautājumiem. Rezidentūras finansētās vietas ģimenes medicīnā vienmēr ir bijušas lielākais skaits. Esam šogad uzstādījuši rekordu, tās būs 55 vietas šobrīd ieplānotās. Tātad mēs sagaidām arī, ka pēc 3 gadiem sistēmā ienāk 50 līdz 50 jaunajiem, aptuveni 50 jauniem ģimenes ārstiem. Bet mēs redzam, ka tā gluži saskaitīšana matemātika šeit nenotiek. Tātad problemātikas pastāv, un arī Latvijas jauno ģimenes ārstu asociācijas aptaujā ir redzams, kad ir apgāsts šis mīts, kad ārsti negrib strādāt reģionos un kad viss ir slikti. Nē, mēs saprotam, ka šī vēlme un apņemšanās ir vairumā gadījumu, bet ir kaut kādi mums varbūt zināmi un iespējams arī nezināmi šķēršļi, kurus mums būtu svarīgi apzināt un kopīgiem spēkiem tad arī saprast, ko mēs varam risināt. Tāpēc es no ministrijas puses, no savas puses apliecinu gatavību uzklausīt un tiešām strādāt kopīgi, lai mēs šo situāciju vērstu uz labu. Un tāpēc ir svarīgi nepastarpināti dzirdēt jūsu viedokli, jūsu jautājumus, jūsu bažas, lai mēs tad pēc iespējas precīzāk spētu uz to reaģēt. Šodienas semināra programma jau jums tika nosūtīta pavisam īsi, tīri par to organizatorisko. Kolēģi no Nacionālā veselības dienesta, no Veselības ministrijas un arī no pašvaldības pastāstīs, iedos to pamatīso informāciju, un semināra otrajā daļā mēs vispirms sniegsim atbildes uz aptaujā uzdotajiem jautājumiem, par ko milzīgs paldies, kuri atsaucās, un milzīgs paldies doktorei Priedei, kura šo norganizēja. Tad es aicinātu celt roku virtuālo un uzdot jautājumus, pilnīgi noteikti iedrošinot, kad jautājumi nekad nemēdz būt muļķīgi, un muļķīgie šķietami vienmēr ir visgrūtākie un
visiem interesējošākie. Un tad trešais, ja kāds negrib runāt, tad laipni aicināti rakstiet semināra laikā čatā savu jautājumu. Mēs tad pēc tam atsevišķi izskatīsim visus jautājumus, uz kuriem varēsim atbildēt. Tiem atbildēsim, protams, uzreiz. Ja nē, tad arī, es domāju, arī asociācijas, ministrijas un arī, iespējams, NVD mājaslapā, tad iedosim to sadaļu, kur publicēsim gan šī semināra ierakstu, gan arī tās atbildes, varbūt, uz kurām mēs nevarējām atbildēt, vai arī kurām tā kā mūsu ieskatā būtu jāiedod atbilde. Es tiešām iedrošinu šodien visiem būt aktīviem, runāt atvērtiem un kopdarbā tiešām virzīt lielu soli uz priekšu, jo šodien kā nekā arī ir vēsturiska diena, mums ir ievēlēts valsts prezidents, ar ko arī es visus apsveicu un dodu vārdu Latvijas jauno ārstu asociācijas valdes loceklei, doktorei Katrīnai Priedei. Lūdzu. Paldies, Kristīna. Jā, labdien, kolēģi. Es arī gribēju sākt ar apsveikumiem visiem ar jaunu valsts prezidentu. Gan liels notikums šodien. Bet jā, es ļoti īsi gribēju sākt ar to, ka es gribu pateikties visiem tiem, kuri marta mēnesī bija aktīvi un tiešām aizpildīja Latvijas jauno ārstu asociācijas šo te veidoto jauno ģimenes ārstu aptaujas anketu. Tā mums deva ļoti plašu ieskatu tajā, kā jūtās un kāda ir jauno ģimenes ārstu ikdiena. Man pašai kā 2. gada ģimenes medicīnas rezidentam arī bija ļoti interesanti paskatīties to kopskatu, kā tad jūtaties arī jūs, esošie ģimenes medicīnas kolēģi, topošie, jo šajā zvanā arī noteikti ir kāds 6. kursa students. Tā kā tiešām dienu paldies, un aptaujas dati apkopotā veidā arī būs nu jau pavisam drīz nākamā nedēļa arī žurnālā Medicus Bonus, tā kā noteikti varat interesēties un apskatīt arī to, kādas ir atbildes un kāds ir tas kopskats no anketas kopumā. Jā, īpaši gari es nerunāšu. Es ļoti ceru, es gribēju arī teikt paldies noteikti arī Kristīnai Kļaviņai no Veselības ministrijas un arī Daigai no Nacionālā veselības dienesta par ļoti ātru reaģēšanu uz prezentētajiem aptaujas datiem. Es domāju, ka mēs visi šeit novērtējam arī jūsu iesaisti un operativitāti, lai vismaz kaut kādā mazā prizmā varbūt, bet lai mūsu profesija, jaunie ģimenes ārsti būtu vairāk informēti. Tā kā es domāju, ka vērsim pie ragiem. Kolēģi, tiešām es arī vēlos iedrošināt, droši rakstiet visus jautājumus, vai nu čatā, vai celiet roku, uzdodiet. Nav tiešām muļķīgu jautājumu, un mēs šeit esam šodien savākušies, teiksim tā, tieši šī iemesla pēc, lai mēs atbildētu visus lielākus un mazākus neskaidros jautājumus. Tā kā paldies vēlreiz, ka jūs atradāt laiku, un, Kristīna, es domāju, ka vērsim pie ragiem. Paldies! Jā, paldies, Lās. Tad ķeramies, vērsim pie ragiem, un palūksim arī, par ko tiešām milzīgs paldies Daigai Vulfai, Nacionālā veselības dienesta līguma partneru departamentu direktorei, jo tiešām viens no tiem aktuāliem jautājumiem bija, nu kā tad notiek tā prakses pārņemšana, kas vai nu jaunas prakses izveide. Tā kā Daiga, es laipni aicinātu tādu īsu ieskatu, un, kā jau teicu, pēc tam otrajā daļā tad arī varēsiet precizējošus jautājumus uzdot. Tā, es ceru, jūs redziet prezentāciju. Pagaidām nē, bet jā, prezentācija ir. Ir, jā, tomēr aizgāja. Labi. Tā, es tātad to prakšu pārņemšanu vairāk tā kā nosaucu par līgumu slēgšanu ar mums ar Nacionālo veselības dienestu. Jā, tas jau tas pats vien ir. Daiga, es gribēju mazliet jūs pārtraukt. Mums nerādās full screenā, uz visu ekrānu mums nerādās. Mums rādās tas PowerPoint, tas pirmais atvērums skats, varbūt, ka uzlieciet tā, lai ir uz visa ekrāna. Paldies, ir. Jā, kolosāli. Jā. Redziet, jā. Tagad es vienīgi galīgi nekādīgi jūs nevienā brīdī nevarēšu redzēt, bet labi. Es nostāstīšu. Tātad pirms es ķeros klāt pie pašas prezentācijas, es gribu visiem tiem, kas šeit ir
uzaicināt un kas klausās un kas varbūt klausīsies šo ierakstu, es gribu teikt, ka jūs, kolēģi, jūs esiet ļoti, ļoti gaidīti priekš Latvijas iedzīvotājiem. Jūs esiet ļoti, ļoti nepieciešami. Ja? Tas ir pats galvenais. Tā, nu un tagad ķeramies jau pie prezentācijas, pie tā, ko es jums esmu sagatavojusi. Tātad, man tagad, iet uz priekšu, jā, viss kārtībā. Tātad Nacionālais veselības dienests līgumus ar ģimenes ārstiem slēdz izmantojot vai izvēloties jauno pakalpojumu sniedzēju no pakalpojumu sniedzēju gaidīšanas saraksta. Un šo te gaidīšanas sarakstu uzturam mēs, Nacionālais veselības dienests, un šis saraksts tiek veidot uz katru administratīvo teritoriju atsevišķs. Ja, tātad uz Rīgas teritoriju atsevišķs, uz, teiksim, Liepājas atsevišķs, ja, tātad uz katru administratīvo teritoriju ir savs gaidīšanas saraksts. Un to uztur dienests, un šajā gaidīšanas sarakstā jūs variet iestāties, ja jūs uzrakstiet iesniegumu Nacionālajiem veselības dienestam. Par to, kā jums būtu jārīkojas, vai kādi šie gaidīšanas sarakstu šobrīd ir, jūs visu variet atrast šo informāciju mūsu Nacionālā veselības dienesta tīmekļa vietnē. Šeit tātad jūs redziet tos solīšus, kurā vietā tad šī informācija ir pieejama. Šeit mēs esam ievietojuši, lai jums nebūtu jāmaldās, jāmeklē, kādas tad ir mums valstī administratīvās teritorijas. Šeit visas viņas ir uzskaitītas, ja šajā tīmekļa vietas sadaļiņā ir arī pievienotas iesniegumu formas, ir aprakstīta kārtība, kādā veidā tad mēs reģistrējam, svītrojam, atlasam no gaidīšanas saraksta. Visi jautājumi šeit ir paredzēti. Un, protams, šajā sadaļiņā ir arī paši gaidīšanas saraksti, kādi viņi uz šo brīdi ir. Ja, tātad jūs variet iepazīties. Tad, kas ir ļoti svarīgs, uz ko es gribētu vērst jūs jaunos ģimenes ārstus, topošos ģimenes ārstus, kas šogad vēl saņems certifikātus. Ja jūs gada laikā pēc valsts finansētās rezidentūras beigšanas griežieties pie mums ar iesniegumu, lai jūs reģistrē gaidīšanas sarakstā, tad tādā gadījumā mēs dienests jūs reģistrējam ārpus kārtas. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka jūs visus šajā gadā beigušos ģimenes ārstus mēs reģistrējam pa priekšu tiem ģimenes ārstiem, kas šajā gaidīšanas sarakstā jau ir reģistrējušies. Ja? Tātad, kuri nav jaunie ģimenes ārsti, bet kaut kāda iemesla dēļ viņi vēlāk ir stājušies gaidīšanas sarakstā, vai varbūt arī viņi, teiksim, strādā jau, varbūt līguma attiecībās ir citā teritorijā, bet viņš, teiksim, vēlās varbūt mainīt savu teritoriju, tad, protams, jūs jaunos ārstus, tātad gada laikā pēc valsts finansētās rezidentūras mēs reģistrējam pa priekšu citiem ģimenes ārstiem, citiem gaidītājiem. Uz ko vēl es gribētu vērst uzmanību, kas jums jāliek aiz auss un ir vienkārši jāsaprot, ja, ka tā tas ir, normatīvajos aktos, tātad noteikumos ir atrunāts, ka, ja ģimenes ārsts pārtrauc līgumu, tātad esošais ģimenes ārsts pārtrauc līgumu, tad ir 3 gadījumi, kad mēs dienests neievērojam gaidīšanas saraksta chronoloģisko secību. Un šie gadījumi ir tādi. Ja ir kāds ģimenes ārsts, kurš ir jau vairāk nekā 6 mēnešus nepārtraukt aizvietojis attiecīgo ģimenes ārstu, kas ir pārtraucis līgumu. Tātad pirms līguma pārtraukšanas ilgstoši šo ģimenes ārstu kāds jau ģimenes ārsts ir aizvietojis. Tad dienests slēdz līgumu primāri ar šo ģimenes ārstu. Ja, apiet neatkarīgi no tā, ka viņš varbūt ir tikai gaidīšanas sarakstā 3., 5. vai pēdējais, ja, tad mēs tomēr slēdzam ar šo ģimenes ārstu primāru līgumu. Tad vēl varētu būt gadījums, kad mēs neievērojam chronoloģisko secību, ir, ja ģimenes ārsts ir saņēmis stipendiju no pašvaldības. Nu, protams, par to, kad
šis jaunais ģimenes ārsts strādās attiecīgās pašvaldības teritorijā pēc ģimenes ārsta certifikāta saņemšanas. Un vēl gadījums ir, ja ģimenes ārsts ir vienojies ar to ģimenes ārstu, kas pārtrauc līgumu ar mums ar dienestu par prakses pārņemšanu. Tātad šajos 3 gadījumos dienests neievēro gaidīšanas sarakstā noteikto chronoloģisko secību. Jā, to mums ir jāsaprot. Bet, diemžēl, ar gaidīšanas sarakstiem, ja jūs papētītu, ja jūs aizietu uz mūsu mājaslapu un iepazītos un redzētu gaidīšanas sarakstus pa administratīvām teritorijām, tad jūs redzētu, ka praktiski gaidīšanas saraksti ir tikai un vienīgi uz Rīgu un varbūt vēl uz dažām pie Rīgas tūmā esošajām administratīvām teritorijām. Praktiski pārējā visa valsts ir bez gaidīšanas sarakstiem. Tātad tas nozīmē, ka dienestam ir ļoti, ļoti jādomā, kā nodrošināt ģimenes ārstu maiņu un ko darīt tajos gadījumos, ja iet ģimenes ārsts projām, bet mums nav uz šo administratīvo teritoriju neviens ģimenes ārsts, kas būtu izteicis vēlmi strādāt šajā teritorijā un sniegt pakalpojumu. Tātad praktiski mums nav no kā izvēlēties. Un tātad, lai saulaicīgi plānotu ģimenes ārstu maiņu, mēs esam uzsākuši aptaujas. Jau vairākus gadus Kristīna Kļaviņa man neļaus samelot, ja nemaldos, man liekas, jau 5 gadus mēs aptaujājam esošos līgumpartnerus par viņu nodomiem, kā viņi domā, plāno turpināt līgumu vai pārtraukt ar mums. Šādu aptauju mēs veicam katru gadu rudens sākumā, septembra mēnesī. Un šogad mēs esam nolēmuši, un mēs esam tātad uzsākuši topošo ģimenes ārstu aptauju. Uz šo brīdi šī aptauja ir aktīva. Tātad jūs, kas šeit šo semināru klausieties, visticamākais jūs arī no augstskolām esiet saņēmuši šo uzaicinājumu vēstulīt ar saiti uz šo aptauju. Tā aptauja ir aktīva līdz 4. jūnijam, tātad līdz svētdienas vakarai. Mēs viņu 5. jūnijā aizvērsim, ja, tad mēs skatīsimies rezultātus. Kolēģi, es ļoti lūgtu šo aptauju aizpildīt. Jo tas ir domāts ne tikai mums dienestam, lai mēs nodrošinātu saulaicīgu šo ģimenes ārstu nomaiņu, un saulaicīgi jau saplānot, kā mēs varēsim nomainīt. Tas ir, kolēģi, arī jums, jaunajiem ģimenes ārstiem, ļoti svarīgi, jo jūs norādot tos datus, vai jums ir jau ģimenes ārsts, ar kur jūs esiet vienojies par prakses pārņemšanu, vai jums ir kāda vienošanās ar ārstniecības iestādi, kur ģimenes ārsti ir darba ņēmēji, vai ar pašvaldību. Ja? Tātad visi brīnišķīgi, tad mēs zināsim, ka jums jau ir iestrādnes, jūs ziniet, jums ir skaidrs, ko jūs darīsiet pēc tātad certifikāta saņemšanas. Ja gadījumā jums nav, ja, tātad šādas vienošanās, tad tādā gadījumā mums ir ārkārtīgi būtiski, ka jūs izsakiet savas vēlmes tajā pēdējā jautājumā, kur mēs jums lūdzam atzīmēt konkrētās jau administratīvās teritorijas, par kurām jūs būtu gatavi domāt, lemt, ja mums būtu piedāvājums. Ja, mēs šīs jūsu vēlmes noteikti ņemtu vērā. Ja, tātad lūdzu, aizpildiet, atrodiet vēl šajās dienās laiku un aizpildiet šo aptauju. Un mēs tātad domājam, ka šādu aptauju mēs veiktu katru gadu, jo, protams, ka aptaujā domas jau var mainīties, ja, un tātad mēs jebkurā gadījumā katru gadu šos datus aktualizētu. Tā, bet par mūsu tātad vajadzībām. Kur mums ģimenes ārstus ļoti vajag?
Tātad vispirms brīvās prakses vietas. Tātad tādas vietas, kur jau kādu brīdi atpakaļ ģimenes ārsti ir aizgājuši, mēs neesam viņus vietā dabūjuši, ja, un arī tās prakses izdalīt diezgan grūti ir bijis, vai īstenībā viņu praktiski izdalīt nevar, un pašvaldības ir bijušas gatavas uzturēt telpas šajās vietās un tātad gaidīt jauno ģimenes ārstu, tātad, kur jau ir prakse iekārtot, ja tikai nākam un strādājam. Tādas ir 7 vietas, Kurzemē ir 2, Liepājā un Skrundā. Vidzemē ir 3, Valkas novadā Kārķu pagastā, Valmieras novadā Strenčos un Madonas novadā tādā ļoti skaistā vietā Cesvainē. Ja. Un Zemgalē tādas ir 2, tātad viena ir Aizkraukles novadā Jaunjelgavā un Jēkabpilī. Šeit gan es gribētu vēl piezīmēt, ka arī Jēkabpils novadā, ja, bet tur varētu būt arī viens, varbūt arī pat iespējams, ka varbūt pat uz to brīdi, kad jūs jau sāktu interesēties, varbūt pat 2 prakses šeit būtu. Ja, bet uz šo brīdi, ja jūs paskatītos un pārbaudītu mūsu mājaslapā informāciju, tad šīs ir tās vietas, kur mēs ļoti, ļoti jūs gaidām. Tā, bet par plānotajām. Tātad, izējot no tā, ko jūsu kolēģi, kuri ir līguma attiecībās ir ar mums, ko mums ir atbildējuši aptaujās vai ko mums ir rakstījuši iesniegumos, tātad mēs redzam, ka 2023. gadā plāno līgumu pārtraukt vēl 23 ģimenes ārsti. Šeit jūs redziet pa teritorijām, pēc tam nākošajos slaidos būs jau arī dalījums vēl smalkāks, ja šeit ir kopējie skaitļi. 24. gadā 39, 25. 59 un 26. 29 ģimenes ārsti. Tas ir pēc veiktajām aptaujām, es vēlreiz saku, un arī, kas attiecās uz šo gadu, arī pēc ģimenes ārstu jau iesniegumiem, ja, kur ģimenes ārsti jau ir uzrādījuši, norādījuši, ka viņi tiešām līgumu taisās pārtraukt. Bet, ko es gribu vēl piezīmēt šeit, ka viena lieta ir to, ko ģimenes ārsti plāno, bet, dzīve, protams, šeit veic arī savas korekcijas un, diemžēl, bieži vien tie skaitļi ir lielāki nekā sākotnēji varbūt ir plānots. Ja, kolēģi, jums interesē Kurzeme, tad dienesta Kurzemes nodaļa tieši administrē un uztur pakalpojumu pieejamību Liepājā, Ventspilī, Dienvidkurzemes novadā, Kuldīgas novadā, Saldus novadā, Talsu novadā, Tukuma novadā un Ventspils novadā. Tātad, ja kādam no jums uzrunā šīs teritorijas, šīs administratīvās teritorijas, tad jūs droši variet zvanīt un noteikti zvaniet, un jūs gaidīs, jums stāstīs, ar jums runās, ja, Anita Zolmane, nodaļas vadītāja, un viņas kontakta informāciju jūs šeit redziet. Es domāju, ka jūs varbūt prezentācijā uzrādītos tālruņus variet nefiksēt, es noteikti prezentāciju nosūtīšu Kristīnai Kļaviņai, un jums noteikti izplatīs tālāk. Ja, tā varam mēs runāt, Kristīna, ja nonāks. Noteikti, jā. Ja? Tā kā variet nerakstīt, ja, jo tas jums būs apgrūtinājums. Ja, bet tātad šeit būs informācija, kur jūs variet zvanīt, ja jums tātad interesē šīs teritorijas. Un šeit es esmu apkopojusi uz šo brīdi, uz 1. jūniju, tas ir jau uz rītdienu, ja mēs tā ļoti aktuāli, mēs piestrādājām, zinājām, ka šodien ar jums runāšu, ja, un tātad mēs šeit aktuāli informāciju esam salikuši, tātad par līgumu pārtraukšanu. Tātad šogad, ja jums interesē Kurzeme, tad jūs redziet, ka 2 ģimenes ārsti plāno pārtraukt Liepājā pēc tās informācijas, kas mums šobrīd ir pieejama. Tad vienai praksē būs prakses pārņēmējs. Iespējams, ka kāds no jums, kas klausās, ja, vismaz pēc tās informācijas, kas šobrīd mums ir pieejama. Saldus novadā 1 ģimenes ārsts taisās pārtraukt līgumu, un Talsu novadā 1, kur it kā ir prakses pārņēmējs. Pēc tās informācijas es saku vēlreiz, kas mums ir.
Ja? Nu, un tad jūs redziet šeit uz priekšu pa gadiem, ja, to informāciju. Tā, par Latgales nodaļu, par Latgales teritoriju. Latgales nodaļa atbild par Daugavpili, Rēzekni, Augšdaugavas novadu, Krāslavas novadu, Līvānu novadu, Ludzas novadu, Prēļu novadu un Rēzeknes novadu. Un, ja jums kādu uzrunā šīs teritorijas, ja, un ja jūs apsvērtu, ka jūs varētu šeit strādāt, tad tādā gadījumā jūs vislabākais padomdevējs varētu būt Jānis Pitrāns, Latgales nodaļas vadītājs. Ja, un šeit atkal jūs atradīsiet šajā slaidiņā, jūs redziet kontaktu informāciju, tālruni, kur jūs variet droši zvanīt. Attiecībā par Latgali, par to, kā Latgalē ģimenes ārsti plāno līgumu pārtraukt ar mums, tad jūs redziet šajā slaidā, kad uz šo gadu vēl līgumu pārtrauks 3 ģimenes ārsti, pa vienam Augšdaugavas novadā, Krāslavas novadā un Līvānu novadā. Ja, vismaz uz šo brīdi tāda mums ir informācija. Un prakses pārņēmējs nevienai no šīm praksēm nav. Par Rīgu. Rīgas pāraugāmās teritorijas ir, protams, pati Rīga, Jūrmala, Ādažu novads, Ķekavas novads, Mārupes novads, Olaines, Ropažu, Salaspils, Salkrastu un Siguldas novadi. Ja šīs teritorijas jūs interesē, tad vislabākais padomdevējs būs Jana Plahotina, viņa tātad ir nodaļas vadītājas vietniece, un šajā slaidiņā ir redzams viņas telefona numurs, tātad jūs variet droši viņai zvanīt, un viņa izstāstīs par aktuālo situāciju, kāda tad ir ar šīm te Rīgas teritorijām. Un šajā slaidā jūs redziet tātad uz 1. jūniju, tātad kāda ir situācija, tātad plānojās, ka vēl 23. gadā līgumu pārtrauks 4 ģimenes ārsti, pa vienam Ķekavas un Mārupes novados un 2 Rīgā. Par Rīgu mums gan ir informācija, ka vienai praksē būs prakses pārņēmējs. Vismaz uz šo brīdi. Tā, Vidzemes nodaļa. Vidzemes nodaļas pāraudzībā ir Alūksnes, Balvu, Cēsu, Gulbenes, Limbažu, Madonas, Smiltenes, Valkas, Valmieras un Varakļānu novadi. Un nodaļas vadītāja ir Sigita Alhimoviča, kas arī tātad ir gatava, ka jūs viņai zvaniet, ja, un tātad viņa ar jums jau tālāk tad strādās, stāstīs par to, ko viņa var piedāvāt jums un kur var tātad noslēgt līgumu. Un uz šo brīdi plānojās, ka Vidzemes nodaļā vēl šajā gadā, 23. gadā līgumu pārtrauks 6 ģimenes ārsti, Balvu novadā 1, Cēsu novadā 2, tai skaitā vienai praksē gan ir it kā prakses pārņēmējs, mums tāda informācija ir. Madonas novadā pārtrauks 1, kuru šobrīd izskatās, kad ir prakses pārņēmējs, un 2 Valmieras novadā. Par Zemgali. Zemgalē ir Jelgava, Aizkraukles novads, Bauskas novads, Dobeles novads, Jelgavas novads, Jēkabpils novads, Ogres novads. Un nodaļas vadītājs ir Vainārs Klovs. Un šeit arī redzam tātad kontakta informāciju, kur jūs variet zvanīt un noskaidrot par šīm teritorijām, ja šīs teritorijas jums izraisījušas interesi. Un par to, kā mainīsies ģimenes ārsti Zemgalē, tātad ir informācija šajā slaidiņā, un uz šo gadu tātad vēl ies prom 6 ģimenes ārsti, 1 Jelgavā, kur it kā ir pārņēmējs, Jelgavas novadā ir 2, un Ogres novadā ir 2. Ja? Tā ir tā informācija, ko es jums gribēju nodemonstrēt, parādīt.
Protams, es būšu gatava arī atbildēt uz jautājumiem. Es, Daiga, varbūt tad lasīšu no čatiņa. Jā. Mums te ir sakrituši 3 jautājumi. Pirmais būs, un man pašai arī radās tāds jautājums, vai rezidents var pieteikties gaidīšanas sarakstā? Nē. Rezidents gaidīšanas sarakstā nevar pieteikties. Gaidīšanas sarakstā var pieteikties tikai tajā brīdī, kad ārsts ir ieguvis certifikātu. Labi, paldies. Nākamais jautājums. Sakiet, lūdzu, vai vienošanai starp ģimenes ārstiem par prakses pārņemšanu ir jābūt rakstiskai, vai tā var būt arī mutiska? Kā šīs lietas tiek regulētas? Regulētas viņas netiek, nekur normatīvos dokumentos jūs neredzēsiet šādu obligātu prasību, ka būtu rakstiski, jo, kā mēs zinām, juridiski vienošanās var būt arī mutiska, jā, tāda var būt, jā. Ja jūs prasītu manu personīgo viedokli, tad es gan ieteiktu, iespējams, ka varbūt ir jāpārdomā un varbūt vajadzētu slēgt šīs te rakstiskās vienošanās, ja? Tas vienkārši jāizsver katram no jums, ja? Pie rakstiskas vienošanās jums ir jāsaprot, ka tādā gadījumā no abām pusēm, jo, protams, viņi ir jāievēro, ja? Un tas saistoši būs abiem diviem, ja? Un abi divi būs tomēr, droši. Tad, īstenībā, šī rakstiskā vienošanās manā uztverē ir drošāka. Ja? Es piekrītu, jā. Jā, bet obligāta prasība tāda nav. Mēs tad, kad mēs kā dienests, mēs tātad uz ko skatāmies, ka tas ģimenes ārsts, kurš pārtrauc līgumu, nāk pie mums ar iesniegumu un norāda, ka viņam ir vienošanās tātad ar tādu un tādu ģimenes ārstu, un viņš šo praksi tātad nodod šim ģimenes ārstam. Un tas otrs ģimenes ārsts, protams, to apliecina ar savu parakstu. Ja? Tā ir tā mūsu prasība. Ja? Mēs nekādus citādus līgumus neprasām vairs. Tad tālāk jautājums, ja rezidentam, es pieņemu, ka ģimenes medicīnas rezidentam ir jau internista certifikāts, vai tādā gadījumā var pieteikties jau gaidīšanas rindā? Nē, nevar pieteikties, jo mēs uzņemam tikai un vienīgi ar ģimenes ārsta certifikātu. Un ko es vēl šeit gribētu uzsvērt un papildināt, ka mēs tiešām līgumus slēdzam uz šobrīd, tā kā tas normatīvos aktos ir noteikts, tikai un vienīgi ar tiem, kuriem ir ģimenes ārsta certifikāts. Ja? Bija laiks senāk daudzus gadus atpakaļ, kad mēs slēdzām gan ar internistiem, gan arī ar pediatriem. Ja? Un arī šobrīd vēl tie vēsturiskie senie līgumi, kas bija kādreiz noslēgti, ja? Vēl pa dažām pa valsti, uz vienas rokas pirkstiem skaitām ir tādi, ja? Kuri tikai ir šis te pediatra certifikāts vai internista. Viņa nolausti nav, ja mums likumdošana pasaka, ka mēs varam turpināt šādus līgumus, ja? Bet jauni tādi ne, un gaidīšanas sarakstā mēs neuzņemam. Tā, nākamais jautājums tad būs, es nezinu, vai jūs varēsiet atbildēt, jo tas daļēji arī kaut kur droši vien ir veselības inspekcijas lauciņš, bet arī Nacionālā veselības dienesta un pašvaldību lauciņš. Ko darīt situācijā, ja vēlas pārņemt praksi, dakteri pat labprāt ietu prom pensijā, bet pārņemot praksi telpas neatbilst prasībām par pieejamību. Pašvaldība nevar atbalstīt, nesot nauda, un nav arī īsti pašvaldībai interesi palīdzēt. Tur šī situācija, es saprotu, pēc doktoras Grīnbergas Dericis rakstītāk ir Mārupē. Ko šādā situācijā mums darīt? Jebkurā gadījumā palīgs jaunajam ģimenes ārstam noteikti, it sevišķi, ja tas ģimenes ārsts nevar, teiksim tā, būtu jau jāatbalsta pašvaldībai, bet ja pašvaldībā dzirdīgas ausis nav, tad droši šī ģimenes ārsts var griezties pie mums attiecīgajā teritoriālā nodaļā. Ja tā ir Mārupe, tad, protams, tas Rīgas nodaļā, un tad jau Rīgas nodaļa kopā ar šo te jauno ģimenes ārstu tad runās ar pašvaldību, iesaistīsies sarunās ar pašvaldību, jo šeit noteikti tātad Jēkabpils gan jau var apstiprināt, ja, ka īsti tā nedrīkstētu pat būt, kad pašvaldībai nav interese. Pašvaldībai būtu jābūt interesē, jo kurš tad domās par iedzīvotājiem, ja, jo lai
jūs ģimenes ārsti sniegtu pakalpojumus, kurus mēs dienests apmaksājam, tā tad ir jābūt vietai, kur tos pakalpojumus sniegt. Ja? Un to vietu, kur tos pakalpojumus sniegt, primāri jau būtu jāpiedāvā, to infrastruktūru būtu jāpiedāvā pašvaldībai. Ja? Jo pašvaldībai tas ir noteikts arī likumā, tātad ar spēku, pašvaldībai ir jāiesaistās šajā procesā. Viņiem neprasa naudu, viņiem tātad naudas pakalpojums jāapmaksā, bet to vietu ir jānodrošina. Bet, lai griežās katrā gadījumā tā daktarīte, kas uzdod, lai griežās Rīgas nodaļā. Jā, es pieņemu, ka tā nav problēma tikai Mārupē, cik ir dzirdēts, tas ir daudz kur šobrīd diezgan aktuāls jautājums tieši par tām telpām. Tā, kolēģis, kas uzdod jautājumu par ESF fonda atbalstu, tur mums būs tālāk vēl stāstījums par iespējamu atbalstu, tā kā šo jautājumu pagaidām atstāsim uz pauzes. Tālāk doktors Lapsa jautā, vai ir pieejami kontakti tām praksēm, kur ģimenes ārsts tuvākajos gados plāno pārtraukt līgumu, lai rezidents jau rezidentūras laikā varbūt var uzrunāt šo ģimenes ārstu saistībā ar prakses pārņemšanu. Šādā gadījumā, kā jūs ziniet, datu aizsardzība ir liela. Mēs respektējam gan jauno ģimenes ārstu datus un tālruņus un e-pastus. Tieši tāpat mēs arī respektējam mūsu esošo līgumu partneru. Lai ar kontaktiem apmainītos, es ieteiktu atkal griezties teritoriālā nodaļā. Vispār draugs ir vienmēr teritoriālā nodaļa. Ja? Griezties teritoriālā nodaļa sapratīs jaunā ārsta vēlmes, ja, kurā vietā viņš vēlētos, un tad noteikti saskaņojot ar ārstu, kurš tuvākajā laikā plāno līgumu pārtraukt, tad arī vienosies un saskaņos, ka to kontaktu tālruni iedos. Ja, bet tiešām tad ir vispirms jāgrozās. Mēs tā publiski nekur nepublicējam šos datus. Tieši tāpat kolēģis saka, kā arī jauno dakteru telefonus vai e-pastus, ja gadījumā mums tādi ir zinām, mēs viņus nevienam nedodam. Ja. Tikai vienīgi tad, ja, protams, ir piekrišana. Ja. Tad, ja jūs paši piekrītiet, un tāpat mēs arī ar līguma partneriem. Ja piekrīt, tad mēs dodam, un konkrētam cilvēkam tikai. Labi, tā, tad doktore Gondratova jautā, ko īsti nozīmē, ka pēc rezidentūras jānostrādā 3 gadu valsts labā. Es varbūt varu pati īsi atbildēt, respektīvi mūsu ministru kabineta noteikumi nosaka, ka respektīvi 5 gadu, ja ir rezidentūra apgūta valsts finansē par valsts budžeta līdzekļiem, tad 5 gadu laikā pēc rezidentūras beigšanas 3 gadus normālā darba laika ietvaros ir jāstrādā attiecīgi, kā sacīt, jāsaka, vai nu līgumā ar Nacionālo veselības dienestu kā ģimenes ārstam, vai arī attiecīgi veselības ministrijas paspārnē esošajās iestādēs, kā veselības inspekcijas, slimību profilakses kontroles centrs. Tur ir uzskaitīts ministru kabineta noteikumos. Es domāju, ka šis ir tas jautājums, ko mēs varbūt pēc tam rakstveidā varam arī iekļaut, un tad iekļaut tos punktus arī no ministru kabineta noteikumiem. Jā, Arta, lūdzu, jūsu jautājums. Jā, labdien! Vispirms sirsnīgs paldies par šo semināru, un es priecājos, ka ir iespēja uzdot jautājumus tā tieši un klātienē. Es nevēlējos rakstīt, jo man šita pārāk gari, un varbūt arī reflektēt un atbildēt uz viņu ir vieglāk, ja mēs tā kā viens otru redzam. Es gribēju pavaicāt, sakat lūdzu, kā jūs veidojat šo modeli vispār ar tām ārstu prakses vietām pa Latvijas teritoriju, un kā tiek ņemts vērā iedzīvotāju dinamika un tādi procesi, jo es pieļauju, ka ir reģioni, kur iedzīvotāju skaits sarūk, un savukārt ir reģioni, kur iedzīvotāju skaits pieplūst un gan nozīmīgi. Tāpat tās ir arī šie Ukrainas iedzīvotāji šobrīd valsts teritorijā, respektīvi, kā šis modelis dinamiski iekļauj šos visus procesus, vai tas tiek vērtēts, vai vienkārši viņš tā kā tiek darbināts uz kaut kādu vēsturisko ārstu skaitu. To es vēlētos saprast. Paldies jums! Paldies par jautājumu. Ģimenes ārstu skaits nepārtraukti mainās. Un tad, ja mēs paskatīsimies, kāds bija uz 1. janvāri, skaidrs, ka es jums savā prezentācijā pat neatļautos neko tādu rādīt. Ja. Varbūt ļoti, ļoti nemainās, bet viņš ir svārstīgs. Viņš gan pa teritorijām mainās un attiecīgi mainās arī pamatdarbības teritorijas. Un pamatdarbības teritorijas mēs dienests izstrādājam kopā sadarbojoties un pēc tam saskaņojot ar pašvaldību.
Ja? Un šeit mēs arī ņemam vērā tātad iedzīvotāju skaitu. Protams, pamatā, diemžēl, lielā daļā valsts iedzīvotāju skaits samazinās, tas mums nav noslēpums, ja? Un tur daudzos gadījumos tamdēļ arī ģimenes ārstiem aizejot, mēs prakses apvienojam, mēs ar pašvaldību, tātad gaidīšanas saraksts nav, ja? Tukšs, ja? Un tad mēs sēžamies pie sarunu galda ar pašvaldību, jo pašvaldība ir tā, kura pārstāv savu iedzīvotāju intereses, ja, un mēs tātad jautājam viņiem, ko mums darīt, ja, vai tomēr meklēt kaut kur ārpusē, vai tomēr ņemot vērā iedzīvotāju skaitu, kurš ir samazinājies, un mazo teiksim, prakses apjomu, tam ģimenes ārstam, kas ir aizgājis, ja? Vai tātad tomēr mēs šo praksi izdalām citiem ģimenes ārstiem, kuriem arī šis te prakses lielums ir samazinājies, ievērojami, iedzīvotāju skaitam samazinoties, ja? Savukārt otrā pusē Rīgā un ap Rīgu, ja, mums ir visas iespējas kopā ar pašvaldību lemt par jaunu prakšu izveidošanu. Ja, tieši tāpatās kā tālāk no Rīgas mēs apvienojam, tieši tāpatās mēs Rīgas tūmā vai Rīgā varam izveidot. Ja, tas ir nepārtraukti mainīgs. Ja, tas nevienu brīdi neapstājās šis process. Un sakat, kādi soļi būtu jāveic attiecībā uz šo? Es saprotu, pēc jūs teiktā, ka jūs vērtējat un jūs redzat, ka ir reģioni vai teritorijas, kur būtu nepieciešams palielināt šo ārstu prakšu skaitu. Tad piemēram, jūs sagaidāt iniciatīvu no pašvaldības vai kāds ārsts arī, kas vēlētos strādāt konkrētajā teritorijā, var jūs uzmeklēt, vai kā tas būtu pareizi jāorganizē, lai būtu jēgpilns tas rezultāts? Lai tas rezultāts būtu jēgpilns, principā ierosināt var jebkur. Arī iedzīvotājs var rakstīt, ja mums ir saņemts signāls, ja mēs nevaram nereaģēt uz šo signālu. Biežāk tā ir, protams, pašvaldība, kas mums griežās, ja, jo jebkurā gadījumā, saņemot šādu signālu, mēs sēdīsimies, tātad viens ir, mēs izanalizēsim datus, ja, datus gan par iedzīvotāju skaitu, tiešām ir vai nav viņš audzis, un cik viņš ir audzis, un cik strauji viņš aug katru gadu. Skatīsimies tās prakses, kas tajā teritorijā ir, ja, un tad runāsim jau ar pašvaldību, ko pašvaldība par to saka un kādas ir iespējas ar, teiksim, telpām, ja, kur šādu praksi var vai nevar izveidot, un, protams, skatīsimies, vai ir vispār tajā teritorijā gribētāji strādāt. Bet iniciators var būt principā jebkurš, jo mēs jau kā valsts iestāde nevaram nereaģēt. Ja, noteikti, ka mēs skatāmies. Bet uz objektīviem datiem. Jā, protams, ka mēs tos datus, jo, kolēģi, ko es gribu šeit vērst uzmanību, cipari nekad nemelo. Jā, cipari ir tādi, emocijas mums reizēm kādreiz var dažādi mūs nostādīt, jā, bet cipari nekad nemelo, viņi ir patiesi. Es varbūt nokomentēšu, ka pieņemsim interesanti, Dai, ka jūs tā stāstat, bet pieņemsim, man liekas, mūžīgā Rīgas centra iedzīvotāja situācija, ka nav iespējams Rīgā centra rajonā vispār dabūt nevienu ģimenes ārstu, man liekas, ir mūžīgi un jau gadiem, un vispār liekas, ka tur nekas nemainīsies, un droši vien būtu laiks parēķināt to šo reģionu, bet jā, tā. Vēl vienu pēdējo jautājumu. Nebūtu dēļ tā, ka prakses neatver. Tur varētu būt pilnīgi citi faktori, ja? Kāpēc tur ir problēmas, ja? Taiga, sakat, kad bija pēdējā reize, kad teiksim, kāds reģions dabūja papildus ārsta prakses vietu? Nevar jums neesmu gatava atbildēt. Tādā 10. Es neesmu gatavojusies tā, lai atbildētu. Bet tas ir, es saprotu, ka šobrīd varbūt jūs nevarat, bet konceptuāli un tā globāli vērojot situāciju valstī, es domāju, tas ir svarīgi. Un arī pirmais frāze, ko minējāt, ka cik mēs ļoti ārsti esam gaidīti un tam līdzīgi. Un es domāju, ka mēs katrs jau medicīnā tomēr esam gājuši, ka mēs, tas jau nav viegls ceļš, mēs ejam ar mērķi, ka mēs gribam strādāt profesijā. Lūk, un tāpēc es domāju, ka es arī runāšu par sevi, piemēram, konkrēti, es varbūt esmu tuvāk Rīgai, nepārstāvu Rīgu, bet no Rīgas reģionu,
Un es arī gribētu palikt savā tādā dzīves vietas tuvumā, teritorijā, bet es redzu, ka šeit, ņemot vērā arī to, ka iedzīvotāju skaits pieplūst, ārstu prakšu vietu skaits ir palicis nemainīgs no manas studiju laika. Tas nozīmē 6 gadus, jau 10 gandrīz gadus. Un tie procesi, nevar viņus izslēgt, jo, kā lai saka, iedzīvotāju skaits noteiktās vietās ir ar strauju pieauguma to tempu, un kā, viņiem taču arī ir vajadzīgs ģimenes ārstu pakalpojums. Bet es jau dzirdēju, jūs teicāt, ka jūs vērtējat un visas iniciatīvas tā kā tiek atbildētas un tam līdzīgi, izskatītas. Vienkārši es vēlos tikai uzsvērt to, ka mēs visi vēlamies strādāt profesijā, ja mēs esam šeit tik tālu nonākuši. Lūdzu, nāciet pretī, lai mēs varam to darīt. Jo es, piemēram, man nav jābrauc uz Jēkabpili. Kāpēc, lai man būtu jābrauc uz Jēkabpili? Tad, kad es uzsāku studijas, man neviens neteica, ka uzsākot studijas, lūk, tev līgumā jāparakstās, ka tu nevarēsi strādāt tur, kur tu varbūt tu vēlies. Es saprotu, nav jau pie mājas man tai praksē jābūt, bet, man nevajadzētu sūtīt, no Jēkabpils kādu cilvēku, kādu ārstu, kas vēlas varbūt strādāt. Labi, nav svarīgi, varbūt nebūtu labs piemērs, bet es gribu teikt to, ka, protams, ir kolēģi, kuri ir vēsturiski vai kuru saknes ir kaut kādā reģionā, tad saprotams, ka viņi grib atgriezties tajā vietā un strādāt tur. Citi savukārt varbūt kaut kāda izaicinājuma dēļ ir ar mieru mēģināt to pārvākšanos darīt. Bet ja ir ģimenes, ja ir partneriem darbi, ja ir bērniem skolas, tur ir vesela virkne ar sadzīvi, ja ir vecāki, kas jāaprūpē, kā lai mēs pārceļamies uz Jēkabpili, uz Valmieru, uz Liepāju, vēl kaut kur, ja mēs neesam no tiem reģioniem. Vienkārši tas ir tā, es lūdzu nākt pretim. Tas ir tas, ko es vēlos šeit teikt, bet es jau sadzirdēju, ka jūs esat atvērti. Tas ir galvenais. Paldies. Tā, Dr. Grīnberga Dērits, lūdzu. Jā, labdien. Man gribēju paturpināt šo te, pēc jūs teicāt, minējāt tīri statistikas datus, tad es runāšu par Mārupi, par 2 reģioniem, par kuriem es zinu, pieņemsim par Mārupi, kur es zinu situāciju ar ģimenes ārstiem, kā kolēģi ir cīnījušies pagājuši, kad neko nav iegūši un aizgājuši strādāt uz Zimantu veselības centru, pieņemsim, un Mārupē 38,000 iedzīvotāji, ja pēc, pareizi atceros, pēc jūsu slaidiem 15 ģimenes ārstu prakses, varētu kļūdīties par kaut ko. Talsu novadā ir 25 ārstu prakses, bet 27,000 iedzīvotāji par Talsu novadu. Neiet kopā šie dati. Un Mārupē visos čatos, kuras varētu tikt pie ģimenes ārsta, kuras varētu tikt pie ģimenes ārsta. Visi saka, ejiet uz Rīgu, ejiet uz turieni, neviens vairs neņem. Viņi nāk, cilvēki jau tik nejauki paliek, kad viņi piemēram nāk ģimenes ārsta praksē iekšā un saka, es esmu jūsu teritorijā, jūs man jāņem, bet mēs sakam, mums ir 2200 pacientu. Mēs nevaram, tas ģimenes ārsts nevar tikt vairāk ar to galā, ar to darbu, kas jau viņam ir. Un viņš saka, bet man ir tiesības. Un kur tad paliek tās mūsu ārsta tiesības? Bet, piemēram, es labprāt šeit strādāt. Bet, ir tik drausmīgi daudz aspektu, kāpēc jūs sakat, nākat pretī, bet īstenībā reālā dzīvē futbolē to ārstu no vienas puses uz otru. Un tad beigās sanāk tā, ka tu tāds, labi, iešu strādāt, nezinu, Imantā vai Iegciemā pie kāda veselības centra apvienībā vai kaut kur. Un es neņemu šo teritoriju. Nevis tāpēc, ka es negribētu, tāpēc, ka vienkārši tas ir tik sarežģīti beigās. Tu pusgadu tur cīnies un beigās neko neiegūs no tā. Tagad sakiet, lūdzu, es nesaklausīju, kas ir par iemeslu, ka Mārupē nevar izveidot praksi, kas ir par iemeslu? Kāda jums ir informācija? Jūs griezusies Rīgas nodaļā un viņi jums ir, tātad jūs šobrīd mācieties vai jums jau ir certifikāts un jums ir atteikts? Nē, man kolēģi ir pagājuši gadu visu šo te ņēmušies, un es zinu visas tās aizkulisas, visus ēpastus un tā. Bet, doktorīte, ko nozīmē ņēmušies? Viņi tā tad ir griezušies. Es vienkārši gribu saprast tā, vai tā ir dienesta, manu kolēģu kaut kāda, teiksim, es nezinu, kā pareizāk nosaukt, kaut kas neizdarīts. Vai šajā gadījumā nav tomēr apakšā, ka to praksi nav kur izveidot, ka nav tās pašvaldību telpas? Tur viņi vērsās visās pašvaldībā, Nacionālā veselības dienestā, veselības inspekcijā, visur vērsās. Un arī par to, kad
ģimenes ārsts varbūt savā vecumā vairs nav tik kompetents un tā tālāk, bet, var sakot, tur bija, labi, neapspriedīsim to situāciju, bet Jo man liekas, ja es apmēram zinu to gadījumu, tad tur ir problēmas ar telpām, un tur jau var griezties, kur tu gribi, ja? Mēs kā dienests varam noslēgt līgumu ar certificētu ārstu, kuram ir reģistrēta prakse. Lai praksi reģistrētu, viņam vajag telpas, un šeit ir vajadzīgs pašvaldības atbalsts, lai nodrošinātu ar telpām. Ja, draugi mīļie, nebūs telpas, ja pašvaldība nepiedāvās. Protams, ka ir kaut kādi reti gadījumi, kad jums ģimenes ārstiem ir telpas, ja, bet tas ir, protams, ļoti mazskaitlīgi. Ja. Pamatā mēs kā dienas skatāmies ar lielām acīm, ja, un arī runājam ar pašvaldībām, jo pašvaldībām būtu jānodrošina, kur te to pakalpojumu sniegt. Ja. Tur varētu būt tā problēma. Jo Rīgas apkārtnē tieši tā ir ļoti daudz skaistas ēkas sabūvētas, ja, iedzīvotāju skaits tiešām jums ir pilnīgi taisnība, viņš aug, ja, pilnīgi piekrītu, ja, bet nav attiecīgā infrastruktūra, kur varētu nodrošināt tātad. Nav padomāts par to, kur nodrošināt pakalpojums iedzīvotājiem. Tur varētu būt problēma, bet tur dienas nevar atrisināt. Ja? Vienīgais, ko dienests var, viņš, protams, ar pašvaldību runā, bet ja nav no pašvaldības puses atbalsta, ja pašvaldība to negrib uzklausīt, diemžēl tad ir tā, kā ir. Ja? Kolēģi, saprotiet to. Ja? Jā, un tad vēl viens jautājums, kas ir ar, es nezinu, vai tas likumiski neesmu izpētījis, bet ja tiek atvērta jauna prakse un ģimenes ārsts neņem vairāk par 1200 pacientiem pēc savas iniciatīvas, viņš vairs nevēlas ņemt un visus citus pacientus futbolē pie citiem ārstiem, kuriem jau ir pilnas prakses. Šajā pašvaldībā drīkst taisīt jaunu praksi vaļā? Vai skaitās, ka pēdējais, kas ir slēdzis ar NVD, jo tur ir klīs visādas baumas ģimenes ārstiem, ka tad nedrīkst taisīt jaunu praksi vaļā, jo pēdējais, kas atvērs, noslēdz līgumu Nacionālajā veselības dienestu, viņiem nav pilna praksa, nozīmē, ka tas ir tas, ko es dzirdēju, bet es pēc likumdošanas nezinu, tad līdz ar to nav tā kā jaunu praksi neslēdz šajā pašvaldībā. Pirmkārt, sāksim ar to, ka šajos pašos jau manos pieminētos ministru kabineta noteikumos ir skaidri atrunāts, ka no pamatdarbības teritorijas, neatkarīgi no tā, cik daudz ir reģistrēti vai cik maz ir reģistrēti pacienti, reģistrāciju iedzīvotājiem nevar atteikt. Ja, sāksim ar to. Mums ir jāievēro gan mums kā dienestam, gan jums kā ģimenes ārstiem, mums kopēji ir jāievēro noteikumus. Ja. Attiecībā par to, vai vērt vai nevērt praksi jaunu vaļā, ja, tas ir nopietnas darbs kopā ar pašvaldību, dienests nepieņem viens lēmumu. Ja? Jo šeit es saku, dienests vienīgi ko izanalizē. Viņš izanalizē datus un tad sēžās pie sarunu galda ar pašvaldību un tad lemj, vērt vai ne, jo mēs pamatdarbības teritoriju saskaņojam ar pašvaldību. Tas, ka kāda ir maza prakse, tas nav vēl tas pats galvenais teiksim, tas nav tas galvenais. Tas varētu būt kaut kāds faktors, varētu būt, ja? Bet viņš nav noteikti vienīgais pretarguments jaunas prakses izveidošanai. Noteikti, ka nē. Labi. Jā, paldies. Es pacēlu rociņu un pat laužos visiem pa vidu. Es domāju, doktor, paldies doktor Grīnberga, ja es jūs pārtraucu varbūt. Tad, tas ir jautājums, es piekrītu arī, ko saka Daiga, ir kompleksi šīs telpas vai kas, bet es pateicos jūs arī, kad jūs sakiet to, mēs piefiksējam, skatāmies, kādās varbūt sarunās vai ar pašvaldību vai ko. Tad visticamāk šis jautājums ir jāpaskata dziļāk, bet paldies, ka jūs par to šobrīd runājāt. Jā, jautājumi ir vērtīgi. Es domāju, ka visiem un to arī dzirdēt ir vērtīgi. Jā, jo šīs problēmas situācijas mēs arī tad piefiksējam un saprotam, ko mēs varam.
Bet, Kristīna, man ir jautājums, vienīgi, ja man tagad uzdod jautājums, varbūt arī tos iesūtītos jautājumus es varu tie, kas atbilst manai kompetencei, es varu nolasīt un mēs varam tā izskaidrot. darīt, Tā varam, Katrīna, jā? ja nav iebildumu. Tad mums bišķiņ sajauksies tas scenārijs, bet nekas tad izrunāsim šo un tad turāk Es negribu sajaukt, varam arī pie kompensācijas. Daiga aiziet. Jā, Tātad, jā. Labi. Tā tad ir ienācis jautājums, vai aizstājot kādu ģimenes ārstu īslaicīgi tiek zaudēta vieta tajā gaidīšanas sarakstā. Noteikti netiek zaudēta. Noteikti. Ja? Pie tam, ja jūs aizvietojiet kādu ģimenes ārstu un jums nāk piedāvājums, tajā, teiksim, tad tas, ka jūs kādu aizvietojiet, var būt kā arguments, ka jūs mūsu piedāvājumu nepieņemiet. Ja? Bet noteikti mēs neņemam laukā jūs no rindas. Ja? Tā kā esiet, draugi mīļie, mierīgi. Nākošais jautājums. Parasti par plānoto prakses pārņemšanu ir mutiska vienošanās, taču vai ir iespējams noslēgt līgumu par prakses pārņemšanu, vēl esot rezidentūrā, lai būtu kāda garantija, drošības sajūta, kā ar šo praksi tiešām var rēķināties? Tas, kas attiecās, mēs jau, man liekas, nedaudz par šo runājam, tas, kas attiecās uz jūsu vienošanos ar kādu ģimenes ārstu, kas pārredzamā nākotnē plāno beigt, ja, un kurš būtu gatavs jums to praksi nodot, ja, es visnotaļ jums ieteiktu apsvērt domu šādu vienošanos slēgt rakstiski. Ja. Bet tā ir jūsu izvēle, ja, bet es ieteiktu varbūt apsvērt šādu domu. Ja ģimenes ārstam ir noslēgts līgums ar NVD vai drīkst sniegt arī maksas pakalpojums, piemēram, maksas konsultācijas ārpus darba laika, pagarinātās konsultācijas 40 minūtes, maksas konsultācija nereģistrētiem pacientiem, ārzemniekiem vai, piemēram, pakalpojumu kā teipošana un tam līdzīgi. Ja drīkst, tad vai tas ietekmē kapitācijas naudu vai citu finansējumu praksē? Šobrīd šis ir ļoti aktuāls jautājums. Šo jautājumu ir arī uzdevusi ministrijai un arī NVD ģimenes ārstu asociācija. Šobrīd tiek gatavota atbilde. Es domāju, ka asociācija izsūtīs saviem biedriem šo atbildi, ja? Bet ko es gribētu teikt? Pirmkārt, tas, kas ja iet runa par personām, kurām valsts negarantē veselības aprūpi, tad tur ir skaidrs maksas pakalpojums. Ja? Tas ir viennozīmīgi. Ja iet runa par mūsu iedzīvotājiem, kuriem pienākās valsts apmaksātie pakalpojumi, tad, draugi mīļie, gan esiet uzmanīgāki, jā, tur noteikti jums būtu jāpaskatās attiecībā uz 5.5 noteikumiem, tur ir atrunāti tie pakalpojumi, ko valsts nemaksā, tad par tiem jūs variet droši sniegt par maksu. Vēl, protams, ja jūs variet izvērtēt par īslaicīgi, ir tā kategorija īslaicīgi. Pie jums reģistrētajiem, protams, jūs nevariet sniegt par maksu, ja? Bet par īslaicīgiem pacientiem, ja viņš neatbilst īslaicīgo pacientu definīcijai, ja viņš ir tāds, staigātājs, ja? Viņš pie jums reģistrēts nav, viņš ir pie cita ģimenes ārsta reģistrēts, viņš pie jums ienāk, tikai precizē, ko jūs par viņu domājat. Ja? Tad tas varētu būt maksas pakalpojums, bet es ieteiktu sagaidīt atbildi no veselības ministrijas, ja, jo mēs šobrīd tādu atbildi tieši gatavojam. Ja? Kā notiek prakses, kuru var pārņemt meklēšana, vai ir kāda sistēma, vai to dara pats, jo daži tikko certificēti ātri tiek pie savas prakses, daži gadiem netiek, kā strādā šī sistēma. Es mēģināju jums ar savu prezentāciju parādīt. Ja? Es nezinu, vai tas man izdevās. Ja? Ja jums vēl kaut kas skaidrs nav, jūs droši variet jautāt man, zvanīt man. Mans telefons ir pieejams jums tajā aptaujas pavadu vēstulītē. Ja? Droši variet zvaniet, jautāt, es tad stāstīšu vēl, protams, papildus.
bet tas galvenais jūsu draugs prakses meklēšanā ir teritoriālās nodaļas vadītājs vai vietnieks, kā Rīgas nodaļas gadījumā, ja kuriem jūs noteikti variet zvanīt. Jums tātad vispirms tas galvenais uzdevums ir, kas jums pašiem ir jāsaprot teritorija, kura jums interesē. Ja, vai teritorijas, kuras jums interesē. Un tad jau tālāk jūs paskatieties, kurš par to teritoriju atbild, un tad sazinieties ar attiecīgo teritoriālo nodaļu. Ja? Tādā veidā es tā ieteiktu. Ja? Kādas ir manas iespējas stājoties rindā uz ģimenes ārstu prakšu pārņemšanu, vai drīkstu atteikties, cik reizes, kas notiek, ja atsakos noteiktu reižu skaitu? Mēs vairs nekādas reizes neuzskaitam. Ja jūs atsakieties no teritorijas, uz kuru jūs gaidiet, mēs jūs no gaidīšanas saraksta izņemam, izņemot gadījumos, ja ir attaisnojošs iemesls, kā es jau pieminēju, ja jūs aizvietojiet kādu ģimenes ārstu, ja, tad tas ir iemesls. Ja jūs esiet kādā, nopietnākā, ilgstošākā pārtraukumā, ja jūs bērniņu gaidiet, ja, aprūpējiet, ja, tad tas ir iemesls, ja, ka jūs variet atteikties, bet principā mēs no vienas reizes, ja jūs neņemiet uz teritoriju, uz kur jūs gaidiet, ja mēs jūs traucējam un lūdzam ar citām teritorijām, tad jūs varat arī atteikties, tas neskar, bet galvenais, jūs variet atteikties, bet tad mēs izņemam, ja ir tā teritorija, uz kur jūs gaidiet. Ja? Es ceru, ka jūs sapratāt manu domu. Tā, sakiet lūdzu, kā meklēt praksi, tostarp ģimenes ārstus, kuri ir gatavi nodot savu darba vietu, vai saraksts ir pieejams publiski, vai tas jāmeklē patstāvīgi, braukājot pa ģimenes ārstiem. Paldies! Es jau iepriekš teicu, tātad jūsu palīgs ir teritoriālā nodaļa, teritoriālās nodaļas vadītājs. Mēs nevaram jums liekt braukāt, protams, pa ģimenes ārstiem, bet tas būs noteikti garāks ceļš. Es domāju, ka labāk griežieties pie mums. Ja? Mums ir aktuāla informācija gan par vēlmēm. Es jums rādīju, kādas aptaujas mēs veicam. Ja? Tā kā, es ceru, ka es atbildēju. Jā, vienīgais Daiga, mums man te arī, tā kā mana kursu čatiņā arī parādījās tā informācija par to, ka īsti jau gluži nav tā, ka Nacionālais veselības dienests dod to ģimenes ārstu kontaktu informāciju, kas, kuri tā kā plāno varbūt beigt to darbu tuvākajā laikā. Es arī līdzīgus šādus gadījumus esmu dzirdējusi arī vēl citas reizes, tā kā, cerams, ka tomēr jūs tur savā starpā kaut kā aprunāsieties un tiešām tad sāksiet dot to informāciju par konkrēto plānošanas. Katrīna, es vēršu uzmanību. Tur ir jāsaprot, ja tikai nenopietni meklē un pajautā. Ja? Skaidrs, ka neviens jūsu vecais kolēģis nepiekritīs mums, ka mēs šo telefonu dodam. Ja? Šeit ir tiešām tā, ja tiek meklēts nopietni, jo mums ir kas tieši tāpat kā par jūsu kontaktu informācijām, mums ir jāvienojas ar tās informācijas saimnieku. Ja? Tā arī šajā gadījumā mēs jau nevaram tā. Tagad mums pazvanīs un tagad lūdzu mums dodiet visus tos ģimenes ārstus. Tā, draugi mīļie, nenotiek. Ja? Mēs uzklausām jaunā ģimenes ārsta vēlmes, cik viņš nopietni vēlās, un tikai tad, ja mēs saprotam, ka tiešām viņš uz šo teritoriju vēlās, ja mēs izstāstam, mēs jau sākotnēji iedodam to informāciju, kāda ir tā praksa, ja viņš tiešām izrāda, ka viņam tā praksa interesē, ja? Ka viņš tajā vietā gribētu strādāt, tad mēs zvanam tam ģimenes ārstam, sakam, jā, redziet, šeit ir dakteris, kuram būtu interesi par jūsu praksi, vai mēs varam iedot telefonu. Tur ir jāsaprot, kā tas jautājums ir uzdots. Tāpat mēs tikai sarakstu, tā e-pastos kaut kur mēs nesūtīsim, noteikti. To ir jāsaprot. Tas jau skaidrs, vienkārši tie gadījumi, par kuriem es uzdevu jautājumu, ir tiešām tādi gadījumi, kur diezgan nopietni meklē un nemeklē kopējo sarakstu, vai sūtīt e-pastā. Bet labi, vienkārši
jā, varbūt, ka jūs savā Bet es nacionālā... pārunāšu, labi, es ar Jā. kolēģiem pārunāšu, Jā. labi, Es vienojamies. gribēju teikt, te mums ir sakrituši gana daudz jautājumu par atstrādi. Šie jautājumi visi ir ļoti labi un viss ir ok. Es viņus visus piefiksēšu, varbūt, ka mēs varam vienoties, ka mēs uz viņiem atbildēsim rakstveidā, jo tur ir pavisam principā vienkārši. Jā? Varbūt ir kaut kādas individuālākas situācijas kādam, bet kopumā tie noteikumi diezgan vienkārši. Kristīna, varbūt, ka mēs kopā pēc tam varam salikt atbildes uz šiem jautājumiem, jo mums vēl ir programmā tēmas gan par atbalstu, gan no pašvaldības, gan Eiropas Savienības un tā. Varbūt, ka mēs varam virzīties tālāk, un tad, ja beigās būs palicis laiks, tad mēs varam arī atbildēt gan par atstrādi, gan arī par atlikušajiem jautājumiem un tā. Labi? Jā, ja arī pārējie, es piekrītu, ceru, ka arī pārējie piekrīt, jo tiešām mums pēc šī semināra būs darbiņš, tad sakopot tās atbildes. Ko es gribēju tad pateikt? Jā, mēs saprotam, kad šis pasākums arī prasa, protams, nevis prasa, bet atspoguļo kaut kādas problēmas. Un klausoties šajā diskusijā, tad man izkristalizējās tādas 4 par šo prakšu pārņemšanu šobrīd galvenās lietas no jūsu jautājumiem. Viens ir tā rezidenta vēlme tomēr, ne tajā rindā, bet kaut kādā veidā jau sevi ieplānot un kaut kādā rezidentūras laikā jau rindā būt, kas nav šī, ko Daiga minēja, certificēto ģimenes ārstu rinda, par to būtu jāpadomā. Tad, protams, kas nav pārsteigums, bet aktuāls jautājums ir par telpām, par jaunu prakšu izveidi, jo to mēs arī dzirdam, kad ar citās Eiropas valstīs runā, kad šī jaunā prakšu izveide arī ir viens no tādiem nosacījumiem, kas varētu tad arī veicināt, un kā iepriekš doktora minēja, kad tīri dot iespēju izveidot, strādāt jaunizveidotā praksē, ņemot vērā atkal visus tos faktorus, gan iedzīvotāju skaitu, gan arī paša doktora, gan dzīvesvietu un pārējos apstākļus. Tad aktuāls jautājums ir, kā notiek šī saziņa gan ģimenes ārstiem jaunajiem ar NVD, gan arī ar tām praksēm potenciālajām, kur varētu iet. Tas ir tāds jautājumu loks. Un pats pēdējais, tas tāds vairāk konstatējums, kad, kā jau arī Daiga teica, galvenais palīgs ir NVD teritoriālās nodaļas, kuru jūs variet vērsties ar jautājumiem. Un es arī vienmēr saku, kad Veselības ministrijas nozares cilvēku resursu attīstības nodaļas kolēģu e-pasti, telefoni kristīna.kļaviņa@gov.lv. Rakstiet, arī tur mēs esam tātad vienmēr atvērti, ja ir dažādie jautājumi, ne tikai semināra laikā, bet arī ikdienā, jo mēs tiešām arī saņemam no jums jautājumus un cenšamies atbildēt. Tad mēs dodamies tālāk. Es tik vēl pateikšu, ka tas ieraksts, kā jau teicu, liksim gan ministrijas mājaslapā, gan arī asociācijas un vēl noteikti ieraksts un prezentācijas būs pieejamas. Tātad mēs runājam, mūsu nākamais punkts ir atbalsts ģimenes ārstu piesaistēji un uzsveru arī noturēšanai. Un šeit tātad ir ESF fondu finansējums, iepriekšējais periods tuvojas noslēgumam, arī nākamajā plānošanas periodā līdz 27. gadam šī aktivitāte ir plānota, bet es palūkšu savu kolēģi Aneti īsi ieskicēt, kāda ir tā situācija šobrīd, un arī tad Anete ir laipni piekritusi atbildēt uz jūsu jautājumiem. Paldies! Jā, labdien! Tātad es esmu ārstniecības personu piesaistes darbam reģionos projektu nodaļas vadītāja. Sauc man Anete Milgre-Beņikova. Un šobrīd ir projektā, kas piesaista ārstniecības personas reģionā, situācija sekojoša, kad šobrīd esošais finansējums mums viss ir izsmelts, bet ir rasti resursi, arī no sociālā fonda citiem projektiem, kas ir Veselības ministrijas pārziņā, piesaistīt papildus finansējumu 1,3 miljonu eiro apmērā. Un prioritāri šo papildus finansējumu piesaistēji ir noteikts, ka finansējums tiks piešķirts ģimenes ārstu praksēm un ģimenes ārstiem pārņemot ģimenes ārstu prakses.
Šobrīd uz šo dienu mēs joprojām pieņemam pretendentu pieteikumus gan no ārstiem, gan no citām ārstniecības personām, kuras tad strādā gan stacionārā, gan primārā veselības aprūpē. Un tad tiklīdz mēs saņemsim apstiprinājumu no ministra kabineta par papildus finansējumu piešķiršanu, tā mēs nekavējoties sākam piešķirt finansējumu, papildus piešķirtā finansējuma apmērā. Tas īsumā šobrīd viss, ko es varu teikt par ģimenes ārstiem. Šobrīd gaidīšanas rindā mums jau ir saņemti 9 pretendentu pieteikumi no ģimenes ārstiem, kuri tad daļa no viņiem pārņem praksi, divi veido jaunas prakses, un tātad viņi prioritārā kārtībā tiks izskatīti un kompensācijas, ja atbildīs noteikumiem, tad tiks piešķirtas. Nu, un vēl ir arī 13 citi speciālisti māsas, ārsta palīgi un vecmātes, kur tad plāno strādāt ģimenes ārsta praksēs, kur arī tad prioritārā kārtā aiziet visiem pa priekšu, kā ir iecerēts, kā pārējiem pretendentiem saņems kompensācijas par darbu reģionā. Tātad tas īsumā šobrīd par projektu ārstniecības personu piesaist reģioniem viss. Man laikam nav vairs ko piebilst, varbūt jums ir kādi jautājumi? Man laikam vienkārši ir tāds cilvēcīgs jautājums. Tas ir droši, ka tas finansējums tiks piešķirts atkārtot, ja? Nu, tā kā tas nav atkārtoti piešķirts, tas ir papildus piešķirts. Šis ir tas retais projekts, kuram jau vismaz 2 reizes ir piešķirts un palielināts papildus finansējums. Sākotnēji projekts bija 9,9 miljoni, un nu pat jau ir praktiski 15,7 miljoni. Līdz ar to apgalvot pavisam droši, es varēšu teikt, tad, kad ministra kabinets apstiprinās noteikumu grozījumus, ar ko piešķir projektam finansējumu. Katrā ziņā tie finanšu resursi pavisam noteikti ir atrasti. Tie ir savākti atlikumi no citiem projektiem, kuri nav izmantoti un šajā plānošanas periodā netiks izmantoti. Tātad tie jau ir rezervēti un faktiski esoši finansējumi, naudas līdzekļi, ko mēs varam piešķirt. Bet ņemot vērā to informāciju, kas man tika vakar no rīta atsūtīta, es domāju, ka tas ir pietiekami droši, kad mums piešķir šo finansējumu, jā. Bet tas attiecās galvenokārt uz reģioniem, pareizi? Šīs projekts ir tikai par darbu reģionos. Tas ir visas ārstniecības iestādes, kuras ir ārpus Rīgas. Anete, doktora Akula jautā, ka kādreiz bija tāds pārcelšanās pabalsts. Šis tad arī ir šī paša projekta ietvaros. Tātad tiek piešķirts jaunajiem ģimenes ārstiem vai ir tātad 3 kompensāciju veidi, ja pārņem praksi. Tad ir kompensācija par darbu reģionos, ikmēneša uzturēšanās kompensācija un zināšanu pārņemšanas kompensācija. Šīs visas 3 komponentes tātad tiek piešķirtas jauniem speciālistam, un tas arī ir tas, ko jūs saprotat, to pārcelšanās pabalstu. Sveiki, paldies par informāciju. Es gribēju jums precizēt jautājums būtu vairāk par to, ka reģionā jau vēlās atvērt praksi, nevis pārņemt, jo tur šobrīd situācija sanāk tā, ka mēs jau esam pārņēmuši caur ģimenes doktori kādu citu doktoru praksi, kuru domāts pārņemt savās gaitās, vai šajos gadījumos arī var kvalificēties tam visam pārcelšanas finansējumam, vai tomēr tas ir... Ja jūs plānojat pārņemt praksi, kura jums jau ir piešķirts reiz projekta ietvaros kompensācija finansējums? Nē, tur ir tā, ka tur ir situācija, ka citādā, ka doktora darbs tika pārtraukts pirms gada, un mēs pārņēmām šobrīd esošo ģimenes doktoru, pie kā strādāju pie sevis šos pacientus, aptuveni 1000, un tad sanāk, viņi nāk pie manis pārreģistrējās. Viņi vienkārši ir pārreģistrējušies. Jā, un tad sanāk tā kā jaunas prakses atvēršana sanāk būtu šajā situācijā. Tad jau tas īsti vairs neatbilst kritērijiem, cik es saprotu. Tādā gadījumā šeit ir jāsaprot, ka projekta ietvaros ir
divi veidi, kā pieteikties uz kompensācijām. Tad, kad ģimenes ārsts pārņem praksi, un otrs gadījums ir tad, kad veido jaunu praksi. Tad, kad pārņem praksi, tad varam piešķirt 3 kompensāciju veidus, kā es iepriekš minēju. Tad, kad veido jaunu praksi, tad kompensāciju saņem tikai jaunais speciālists, tātad viens, kurš atver, un 2 veidus tikai. Bet tur ir obligāti jākvalificējās nosacījumiem, kad 2017. gada 24. martā jūs nebijāt nodarbināts nevienā no ārstniecības iestādē šajā profesijā. Tātad jums nevarēja būt reģistrēti pacienti. Sen atpakaļ, jā. Okay. Kādas summas ir, sakiet? Summas? Jā, tie pabalsti, ko jūs minējāt, kas tās ir par summām? Tas ir uz cik ilgu periodu? Kompensācija tātad par darbu reģionā tiek piešķirtas 5 zemākās mēneša algas, kas ir 1489 eiro ārstam, man tā šķiet ir no galvas saucu ārstiem. Jā, 1489 eiro, tātad 5 zemākās mēneša algas. Papildus par ģimenes locekļiem, par laulāto, par katru bērnu vai apgādībā esošu personu arī tad par katru viena zemākā mēneša alga. Uzturēšanās izmaksu kompensācija 3600 eiro, konstanta summa, un par zināšanu pārņemšanu ir 5 zemākās mēneša algas, arī tie 1800, nu tātad summas sanāk ap 10 000. Ja ir zināšana pārņemšana. Ja jauna prakse, tad ir 5 zemākās mēneša algas, plus atkarīgs no jūsu ģimenes stāvokļa, un 3600 eiro kompensācija. Šis viss tiek piešķirts vienā maksājumā, izmaksāts vienā reizē, viena summa uzreiz, bet noslēdzot kompensācijas līgumu, ar kuru jūs apņematies primārās veselības aprūpes pakalpojumu, ko apmaksā valsts, sniegt 5 gadus. Anet, mums tev... Kā sanāks? Gunti jautā, viss kārtībā. Jā, piemēram, šajā kompensācijā jau ir pieteicies kāds laulātais, uz kā pamata tiks saņemta izsniegt jau kompensāciju par laulāto, kā būtu šajā jaunā situācijā, kas netiktu izmaksāts tieši laulātā kompensācija vai kaut kas cits? Katra ārstniecības persona ir tiesīga saņemt 5 zemākās mēneša algas un papildus par laulāto un bērniem, ja viņi nav ārstniecības personas. Ja jums laulātais jau ir saņēmis kādu, 5 zemākās mēneša algas un kompensācija par laulāto, ja jūs esat ārstniecības persona, tādā gadījumā tiks pieņemts lēmums, kad jums tiek piešķirtas 4 zemākās mēneša algas, jo sākotnēji uz lēmumu pieņemšanas brīdi apstākļi, jūs bijāt laulātais, bet mēs kā iestāde nezinājām jūsu profesiju. Līdz ar to laulātajiem ir savas saistības tomēr arī šajā lietā. Tas, kurš un kā tur izmanto to naudu, mēs nekontrolējam kādam mērķim. Paldies. Katrīnai bija vēl jautājums, vai nav aktuāli? Tā, doktora Akule vēl te precizēja to viņas iepriekš uzdoto jautājumu, ka ja pēc certifikāta iegūšanas doktori strādās ģimenes ārsta praksē kā otrais ģimenes ārsts, un doktori plāno šo praksi pārņemt tikai pēc apmēram 5 gadiem, jo doktori uzreiz neplāno doties prom, vai tādā gadījumā doktori varēs pretendēt uz šo te pārcelšanās pabalstu? Uz pārcelšanās, jā, kā jaunais speciālists, protams. Bet nevis uz prakses pārņemšanu, jo prakses īpašnieks, tas prakses paliek pie tā paša ģimenes ārsta, kas ir bijis līdz šim. Paldies, Kristīna, ka tu arī iemet linku uz to mājaslapu, kur ir visa informācija. Es ceru, ka mēs nepalaidām garām nevienu par ESF saistītu jautājumu. Es pastīšos no iesūtītajiem. Man liekas, mēs arī lielā mērā atbildējām uz... Jā. Tad, ja jautājumu nav, tad es vēl gribētu papildināt. Mums bija arī tātad
projekts, kur bija ārstniecības persona piesaist darbam Rīgā. Tas tika uzsākts īstenot Covid laikā, 2020. gadā, bet šobrīd, diemžēl, jau līdz 31. martā esam pretendentu pieteikumu pieņemšanu apturējuši sakarā ar to, kad finansējums ir izsmelts. Šī projekta ietvaros bija vien tikai piešķirt mums 3 miljoni, tāpēc arī ātrāk mēs esam apturējuši šo pieteikšanos. Taču ir arī gaidīšanas rinda, un ja mēs atgūsim kādu atmaksas kompensāciju, tad mēs gaidīšanas sarakstā esošajiem piešķirsim kompensācijas. Taču par nākamajiem periodiem varu teikt, ka šobrīd tātad izstrādes procesā jau mums ir nākamā 21-27 plānošanas perioda projekti, kur atbilstoši plānam finansējums ģimenes ārstiem tiek plānots, taču tas būs mazliet mazāks nekā līdz šim, bet nianses un nosacījumi precīzi, par cik viņi nav saskaņot un apstiprināt noteikumu, mēs vēl nevaram publiski izziņot. Tad doktora Kamša arī jautā par to, ka doktora jūnijā ir certifikācijas eksāmens, un doktora aizvietos kolēģi, kas būs dekrētā. Un šī kolēģi, kur viņu aizvieto, ir kā otrais ārsts Sijā Jūrmalā. Varbūt doktora Kamša pēc tam varēs precizēt, ja es kaut ko nepareizi izlasu, vai uz šo aizvietošanas laiku var pieteikties uz kompensāciju. Es domāju, ka nē, jo tas darbojās tikai uz, varbūt, Anat, jūs varat varbūt tad aizvietosiet, jūs būsiet tā kā darba ņēmējs Sijā Jūrmalā. Ja darba ņēmējs, tādā gadījumā jums neizpildīsies nosacījums par darba līgumu 5 gadi, vismaz vai nenoteikts laiks, tas būs uz prombūtnes laiku, kas mums būtu 2 gadi droši vien, ja tā ir dekrēta laika, līdz ar to mēs nevarēsim piešķirt kompensāciju. Darba līgumam ir jābūt uz 5 gadiem, vai arī ar NVD, ja noslēdz līgums, tad attiecīgi uz NVD noteikto termiņu. Ok, paldies. Tad doktors Kupčs jautā, vai ir kaut kādas atbalsta iespējas Rīgā pārņemot praksi? Šobrīd, diemžēl, finansējums ir izsmelts. Bet bija, bet tā kā konceptuāli ir, jā? Konceptuāli bija ļoti līdzīgs, kā tas bija reģionā. Jāatzīst, kad bija jaunie ģimenes ārsti, tur saņēma krietni vien mazāku to finansējumu, bet bija. Tas bija 4467 eiro jaunie speciālisti saņēma tikai, jā. Bet tas ir tas, ko mēs sagaidām, kad jūs teicāt, jāgaida nākamais plānošanas periods? Tas ir mums šis periods beidzās, šie 2 projekti, par ko es jums stāstu, beidzās šī gada decembrī. Un tad jaunie mēs ceram, ka sāksim ar nākamā gada janvāri. Tas atkarīgs no normatīvo aktu bāzes pieņemšanas termiņiem. Jā, ok. Un tad doktor Grīnberg-Dērits jautā... Jā. Lūdzu. Atvainojos, pierreiz, kamēr esam par šo tēmu, tieši par šo jauno termiņu gribēju pajautāt. Janvārī tātad, kas tieši notiek, tā kā atverās pieteikšanās, un tad kaut kādu X periodu tiek iesniegt pieteikumu sagaidīts, vai jau janvārī var saņemt šo finansējumu, ja tiek izpildīti kritēriji? Apmēram tas laika termiņš. Janvārī tātad tiek plānots, ka tiks uzsākt projektu īstenošana, pretendentu pieteikumu. Pie vislabākā scenārija viņi tiks sākti pieņemt janvārī. Cik ilgi viņi, parasti mums netiek izsludināti terminēti, bet līdz pieejamā finansējuma vai tad līdz projektu beigām iesniegšanai viņi regulāri varat iesniegt tos pieteikumus, bet noteikti tas nebūs janvārī, nenotiks izmaksas. Tas nav tā, ka šajā periodā mums tas notiek tā, ka jūs iesniedziet pretendentu pieteikumus ārstiem, jauniem speciālistiem. Mēs pretendentu pieteikumus standarta situācijās izskatām 2 mēnešu laikā, varbūt šur tur bišķiņ nedēļu šurp ātrāk vai vēlāk, bet optimāli tie ir 2 mēneši, bet ģimenes ārstu prakses mums ir no pretendentu pieteikumu saņemšanas līdz līguma noslēgšanai 3 mēneši, un tas ir tas zināšanu pārņemšanas periods. Tāpat arī visticamāk, ka nākamajā periodā varētu būt plus mīnus kaut kāda tāda paša termiņa. Labi, vēl viens neliels precizējuši jautājums. Tad,
ja viss tiek darīts laicīgi, tad kurā laikā jaunais ārsts varētu uzsākt pārņemt praksi pēc šim pie jaunā projekta? Pēc jaunā perioda? Nākamā gada es nemācēšu uz šo atbildēt, jo nav vispār vēl normatīvu aktu bāze pieņemt, apstiprināt, līdz ar to nekādas nianses šobrīd nevarēšu komentēt. Labi, skaidrs. Lielas paldies. Un tad vēl ir arī dr. Grīnbergs Dērits jautājums par to, vai ir kādi ierobežojumi, lai saņemtu TSF atbalstu, ja tieši atver jaunu praksi, un vai var pieteikties jau pirms prakses atvēršanas. Tas droši vien daļai sasaucās ar to atbildi, ka tas finansējums jau tāpat tiek saņemts apmēram pēc 3 mēnešiem, ja tā kā to finansējumu pirms tam īsti tā kā nevar saņemt, tad varbūt ir kaut kādi konkrēti ierobežojumi tieši atverot jaunu praksi. Jaunu praksi vienīgais tāds pavisam tas nosacījums, ko mēs skatāmies reģionā, ja mēs runājam, tad ārsts speciālists 2017. gada 24. martā nav strādājis specialitātē ārpus Rīgas. Tas arī tas pamat nosacījums jauniem speciālistiem. Okay. Un, protams, viņam ir jābūt darba līgumiem noslēgtam vai līgumam ar Nacionālo veselības dienestu, ja viņš ir pats kā pašnodarbinātā vai pakalpojums sniedzējs, tiem līgumiem ir jābūt noslēgtiem vismaz 5 gadiem vai nenoteiktu laiku par pilnu slodzi. Tā, super. Tad, dr. Medna Simpsona, lūdzu, jums bija rociņa. Paldies. Es esmu viens no tiem cilvēciņiem, kas ir pieteicies Eiropas fondiem naudiņām pagājušā gada novembrī. Man, protams, atkārtot ir atnākuši ziņas, ka fondu naudas ir iztērēts, kaut kad šis tiks izskatīts, bet tad man jau rodas jautājums par to, kā tad tiek skaitīti tie 5 gadu periods. No tā brīža, kad jūs man pasakat, ka tagad ir nauda, jūs saņemat kompensāciju 5 gadi, vai no pagājušā gada novembra? Atbilstoši kompensācijas līguma nosacījumiem 5 gadu periods tiek uzsākt skaitīt no kompensācijas līguma noslēgšanas dienas. Paldies. Tā, Kristīne, es domāju, ka tad mēs varam virzīties tālāk. Jā, mīļš, paldies. Tiešām ir prieks laiks skrien, bet ir prieks, kad ir šī diskusija. Un viens ir šie ESF kompensācijas piesaiste, bet noteikti mēs arī padomāsim iepriekšējās sarunas kontekstā par telpu jautājumu, iedot arī informāciju par saucamo RF finansējumu tieši prakšu izveidēji, tā kā kompleksi, un ja nepieciešams, tad atkal varam domāt tālāk runāt, bet atbildēs, jā. Bet tiešām tā kā mums tas scenārijs drusciņi izmainījās, bet es domāju, tas nav sliktākais scenārijs, kā viņš mums izmainījās, bet man tiešām milzīgs paldies Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja vietniekam veselības un sociālo pakalpojumu jautājumos Aivaram Vanaga kungam. Es ļoti ceru, es jūs redzēju, jūs vēl esiet šeit, un mēs vēlētos kādu vārdu no jūsu puses, jo kā jau mēs šeit arī runājam, piesaiste un noturēšana darbam reģionos, tā skaitā, protams, gan arī Rīgā, bet reģionu šobrīd tas akcents ir ārkārtīgi svarīga. Un es ļoti novērtēju, paldies, ka jums atradāt laiku pieslēgties. Tad es aicinātu no jums kādu vārdu un arī, ja jūs laipni piekristu atbildēt uz jautājumiem, ja tādi būs. Lūdzu, Vanaga kungs. Jā, labdien, mani sauc Aivars Vanaks, pārstāvu Jēkabpils novadu un, kā teica priekšsēdētāja vietnieks, sociālos un medicīnas jautājumos. Jā, šodien ir tāda priecīga ziņa, ka Saeima vienas dienas laikā varēja apstiprināt prezidentu. Jūs redzējāt, ka tur ir 3 kandidāti uz vienu krēslu. Es ļoti priecātos, ja pēc mūsu sanāksmes man rītā zvanītu 3 ģimenes ārsti, un mēs varētu runāt par prakses izveidošanu Jēkabpils novadā. Tas būtu vēl vairāk priecīgs, bet tas ievadam. Tā, man ir prezentācija mazliet, maza īsa. Jūs redziet, Jēkabpils novads atrodas Zemgalē, bet vēsturiskā zeme skaitās Sēlija. Tad, kā neiet uz priekšu, mums kaut kas prezentācija. Tā, jūs redziet, mums ir ap 42
5000 iedzīvotāji, viņi neceļās, mēs neesam pierīga, viņi patstāvīgi krītās. Mums ir 25 ģimenes ārsti. Mēs redzam, ka 60 plus ir jau 14 ģimenes ārsti, kas veido 58%, tā kā mēs neesam nekādi īpaši republikā, visiem ir tāda līdzīga situācija. Tad ko mēs piedāvājam jaunajiem speciālistiem? Mums viss ir balstīts uz šiem saistošiem noteikumiem, un tā mums mēs maksājam stipendiju 400 eiro mēnesī, sākot ar 3. kursu. Droši vien mēs pārskaitīsim, mēs skatāmies, ka mēs maksāsim vienas minimālās algas apmērā, bet pagaidām nav pieņemts, bet tuvākajos mēnešos skatīsimies, kā mums būs budžets, un to mēs arī pieņemsim. Tad mēs varam apmaksāt arī studiju maksas. Protams, ko visi piedāvā, tas ir izīrēt telpas, dzīvojamās telpas. Protams, ka tas nevar notikties tā, ka tas ir no rīta paprasa un vakarā jau ir dzīvoklis. Protams, ar to ir drusku jārēķinās, ka arī 3 mēnešu laikā mēs varam piedāvāt gan pilsētā, gan arī pa visu reģionu, kur dzīvot. Tad, ja sākumā mēs nevaram nodrošināt, ka speciālists uzreiz to dzīvokli, mēs piedāvājam arī 200 vai 250 eiras par mēnesi par īri samaksājam, kamēr mēs atrodam telpas, kur viņam dzīvot un izremontējam. Jāpiebilst, ka mēs izremontējam tās telpas, un ja mēs jau esam konkrēti zinām, un dakteris jau ir parādījies, tad mēs varam arī piedzīt pat krāsas, un arī virtuves šīs mēbeles tiek visas sagatavotas. Tad īpaši atkal ģimenes ārstiem mums 450, bet arī iesim mēs uz visiem vienādiem, ka tas būs apmēram vienas mēneša algas, ne algas, bet vidējās minimālās algas apmērā. Un tad mums ir tāds īpašāks, tas ir, ka mēs arī, ja tiek atvērta pie mums prakse, mēs piešķiram atbalstu 5000 eiro apmērā priekš prakses iekārtošanas. Tie ir gan varbūt kaut kādi aparāti, gan tur mēbeles varētu būt. Protams, mēs nevaram, sacensties ar ministriju, ko tikko teica, tur viņi piedāvā daudz vairāk, bet 5000 mēs jau pagājušajā gadā vienai ģimenes ārsta praksē piešķīrām, un tagad mums viņš ierakstīts jau ir saistošajos noteikumos, un mēs pēc līguma noslēgšanas mēs pieņemam, jaunā dakteris nāk ar čekiem, ko viņš ir iztērējis tur, un līdz 5000 mēs šos čekus atmaksājam. Ja mēs runājam par telpām, tad nekur nav aizliegts, ka pašvaldība drīkst remontēt savas telpas. Ja tās ir kaut kādas privātās, protams, to pašvaldība nedrīkst darīt, ieguldīt kaut kur, bet ja ir šīs telpas pašvaldības, neviens nekur nav aizliedzis, ka pašvaldība nedrīkst izremontēt savas telpas. Pašvaldība izremontē, mēs esam tā darījuši, un arī droši vien uz priekšdienām darīsim, izremontējam savas telpas, pielāgojam ar visu pieejamību, un tad, ja mums ir tiešām cilvēks, kas grib strādāt pie mums, mēs šīs telpas atdodam, izīrējam ģimenes ārstiem. Uz šo brīdi mums ir divās vietās, kur ir atremontētas telpas un varētu nākt pie mums strādāt.
Tas viens ir slimnīcā, mums ir reģionālā slimnīca 4. līmeņa, un arī ir novadā felšerpunkts, divi felšerpunkti, kur ir izremontētas telpas, un ģimenes ārsts var nākt un tūlīt strādāt. Protams, es kopā strādāju arī ar reģionālo slimnīcu. Pašās beigās ir mūsu kontakti. Man nekādu datu aizsardzības nav, es savu telefonu, man strādā 24/7, un slimnīcas valdes priekšsēdētājiem tur drusku ir 5/7, ja? Bet mums var zvanīt, un tad mēs abi divi kopā runājam ar jauno pretendentu, piedāvājam arī uzreiz darbu slimnīcā, var veidot savu praksi, var arī strādāt paralēli slimnīcā. Ja ir tiešām kaut kur tāda specialitāte, kura mums slimnīcā ir ļoti vajadzīga, mēs tikai esam priecīgi. Tā kā tas ir īsi, jo es saprotu, ka mums ir laika tik, cik ir, mēs esam iekavējušies laikam. Un ja ir kaut kādi jautājumi, tad es domāju, var pierakstīt mūsu telefonu numurus un patiešo mums zvanīt, un mēs atbildēsim visu, ko jūs vēlaties. Protams, ka ir, ja mēs dodam tās stipendijas un arī studiju maksas, mums arī ir, kurš laiks ir jāatstrādā, ja? Tas tā normāli būtu, ja? Kurš maksā, tas arī pasūta muziku. Ja? Tā kā, ja ir visi kāda vēlēšanās, te pieminēja, kāpēc tieši uz Jēkabpils nav sliktākā vieta. Un ja sadarbība notiek ar slimnīcu un Daugava, visi kārtībā. Tā, paldies, es nezinu, ja kādam ir jautājumi, var tagad uzdot, var zvanīt un uzklausīsim visus. Jā, milzīgs paldies, Vanaka kungs. Tas par jūsu to informāciju un arī par šo te, atvērtību, ieinteresētību un izpratni. Un tiešām es arī novēlu, kad, lai tas vakance tad būtu līdzīga prezidenta vēlēšanām. Tā, šobrīd tātad arī jūsu prezentāciju mēs tad publicēsim kopā ar visiem, tur arī būs kontakti, un tad tiešām cerams, ka arī jaunie ārsti ar konkrētu jau savu vēlmi un vajadzību jūs sameklēs. Jā, bet tikai drīz pieminēt, mēs runājam saulaicīgi, jo mēs tiešām nevaram tā, ka no rīta mēs esam izrunājušies un vakarā jau mēs esam, jau dodam telpas, dodam visu. Ir drusku tam laikam jāpaiet, ja? Bet nāciet runājot. Protams, sākotnēji noteikti ir tā saruna, kad abas puses saprot, vai tas tā varētu potenciāli notikt vai nē, un tad jau process sākas, bet noteikti svarīgākais tomēr ir tas solis vienam otru atrast. Tā, mums ir jautājumi. Lai pieteiktos pēc šīs sanāksmes, būtu ļoti priecīgs. Mums ir čatā jautājums, bet tas, man liekas, varbūt nav līdz galam saistīts kārtīgi ar mūsu šīs dienas tēmu, bet kāds kolēģis jautā, ka kāds bija iemesls, ka ģimenes ārsts J.J. bija spiests aiziet no Jēkabpils. To ja jūs pazvanīsiet, to mēs varēsim izrunāt, izstāstīt. Es zinu to dakteri, gan mans iepriekšējais darbs Jēkabpils novadā, gan tagad Jēkabpils novadā apvienotajā, ja. Es ar šo dakteri strādāju, tas nav publiskajai telpai. Pilnīgi saprotams. Protams, kā vienmēr visam ir abas puses, un tad zelta atslēga ir, kad abas puses spēj atrast kopīgu valodu un ir kopīga saprašanās. Tas ir tas, ko mēs tiešām visi vienmēr vēlētos. Bet dzīvē ir dažādi, un katrai pusē ir sava baltā un melnā puse. Labi, milzīgs paldies, daktore Linda Reitzle. Es jūs redzēju, un paldies jūs arī lielāko daļu. Esat ar ieslēgtu kameru un esat ar mums. Paldies arī par jūsu atbalstu šī semināra veidošanā.
Vai jums šobrīd, kā praktizējošam ģimenes ārstam, certificētam, mēs arī redzam, jūs esat savā praksē, ir kāds vai vēstījums, vai galvenā ziņa, vai jautājumi, ko gribētu akcentēt, un tad arī pārējos es arī aicinātu, ja ir, doktorē, kādi jautājumi, lūdzu uzdodiet. Lūdzu, jums vārds. Paldies! Man ir prieks, ka mēs esam tik kuplā skaitā un ar tādu pacietību bruņojušies. Tas, ko es gribētu saviem jauniem kolēģiem noteikti no sirds rekomendēt, ir vērsties Nacionālajā veselības dienestā. Viņi nav nekādi bubuļi, viņi ir atbalstoši, saprotoši, ieinteresēti uz sadarbību. Un tie ir tie, kuri reāli varēs atbildēt uz jautājumiem, un ja nevarēs, tad varēs noteikti rekomendēt, kur vērsties. Tas, ko es ievēroju, ir šie te visi čati un baumas un visādas spekulācijas, ja bieži vien, kas apaug tā kā lavīna, kas veļas no kalna un apaug, un beigās mēs klausamies tādas šausmu lietas, ja, kam mēs esam ar tendenci ticēt, jo tas tomēr nāk no kolēģa mutes vai ne, un tas mūsu kolēģis ir godīgs cilvēks, un tā no mutes ausies atvainojos. Rekomendēju, tam pielikt punktu noteikti. Ja ir kādi konkrēti jautājumi, varbūt, ko negribējās čatā vai šeit skaļi prasīt, tomēr droši variet arī rakstīt man, variet rakstīt Latvijas Jauno ārstu asociācijai. Un paldies, ka esat ģimenes ārsti un paldies, ka esat ģimenes medicīnas rezidenti. Un es novēlu tikai visu to labāko. Un super, ka mums bija šāda iespēja visiem šodien. Jā, milzīgs paldies. Milzīgs paldies jums. Tiešām ģimenes ārsti nav slikti arī atgādināt pašiem sev un saprast to savu lielo nozīmi. Un kā jūs arī ievadā teicu, kad primārā veselības aprūpe tā ir savā ziņā arī ārkārtīgi liela, manuprāt, misijas darbs, kas medicīna jau vispār, bet šī primāra aprūpe. Tā tad ir svarīgi, mēs esam izskatījuši dienas kārtības jautājumus, pamainoties scenārijiem, šie jautājumi ir izrunāti sarunas gaitā, bet tomēr, ja vēl kādam ir, aicinu, tad celt roku vai uzrakstīt, un tas ne jautājums, varbūt arī kāda ideja vai kāda replika, tad lūdzu, šis ir tas laiks, ka jūs to variet darīt. Un kā arī uzaicinājuma vēstulē mēs rakstījām, tātad šis ir pirmais seminārs, mēs arī izvērtēsim, kā mums gāja, paskatīsimies, ko varam pamainīt, kādā veidā varam tālāk turpināt, jo šobrīd sarunās ir iezīmēti vēl 3. Tātad otrs seminārs, kas ir tīri par organizatoriskās prasības ģimenes ārsta praksēm, telpām, iekārtām, higienas un pret epidēmijas plāniem. Tātad šeit mēs plānojam uzaicināt veselības inspekciju. Arī tādā pat veidā, kad ir īsa informācija, pēc tam jūsu jautājuma atbildes. 3. seminārs ir par arī aktuālu tēmu, par medicīnisko dokumentāciju, datu aizsardzību. Šeit tātad arī veselības inspekcija un datu valsts inspekcijas kolēģi tiks aicināti. Vārdi inspekcija varētu šķist diezgan draudīgi, bet zinot datu valsts inspekcijas kolēģi, kas arī pie mums ir snieguši lekcijas, ir absolūti atvērti un spēja tiešām pēc būtības arī izskaidrot, jo es piekrītu arī doktora Reitsle, kā saka, bieži vien mēs vai nu nepamatoti aizbildinamies ar datu drošību, bet inspekcijas kolēģi tiešām spēja izskaidrot to būtību, kas un kādā veidā tas ir jāievēro, lai nebūtu tādi bubuļi un kaut kāds nepamatotas, varbūt pat citreiz šķēršļi. Un 4. ir ģimenes ārstu sadarbība ar DEAK, Veselības un darbspēja ekspertīzes ārstu valsts komisiju. Tātad tur arī atsevišķu tēmu esam ieplānojuši izskatīt. Un, protams, ja kādas iniciatīvas nāk no jums, tad arī dienas kārtībā mēs varam to likt. Un mana tiešām apņemšanās ir šāda veida diskusiju kultūru tikai attīstīt un tiešām būt apmaiņā savstarpējā gan ar problemātikām, gan ar ierosinājumiem. Tā kā es esmu milzīgi pateicīga visiem
Un informācija noteikti sekojiet gan Veselības ministrijas, gan Jauno ārstu asociācijas un arī vēl kādās citās interneta vietnēs. Un laipni aicinu arī, kā Daiga Vulfa lūdza aizpildiet šo anketu, un tā ir jūsu iespēja būt tiešām tiešā kontaktā ar NVD un Veselības ministrijas kolēģiem. Tā, kurš tagad Valērija vai Katrīna? Labdien! Jā, lūdzu. Es tikai par to atstrādi gribēju precizēt. Mēs tad rakstiski saņemsim atbildes uz tiem jautājumiem. Jā, es tieši arī gribēju teikt savus noslēgumu vārdus, ka paldies. Es esmu arī nokopējusi visu čatu, lai turētu savu solījumu, ka uz katru jautājumu tiks atbildēts, uz katru neatbildēto jautājumu tiks atbildēts arī rakstveidā par to atstrādi. Mēs saliksim kopā tātad, vienotu tādu informāciju, jā, par to, ar ko tad jauniem ģimenes ārstam ir jārēķinās tieši tajā kontekstā ar atstrādi. Es tiešām gribu teikt, lielu paldies par to, ka tiešām jūs esat tik kuplā skaitā šodien, un es ceru, ka tikpat kuplā skaitā arī Katrīna sastinga. Katrīnai šobrīd ir vētra sākusies, tur varētu būt traucējumi sakaros. Jā, Katrīna ir atpakaļ. Es esmu atpakaļ, jūs man dzirdat? Tagad jā. Jā, cik tālu jūs dzirdējāt? Līdz kuplajam skaitam mēs dzirdējām. Līdz kam? Līdz kuplajam skaitam. Līdz kuplajam skaitam, jā, Kristīna jau pieminēja par to, ka mēs izvērtēsim arī to, kā mums šodien gāja. Mēs arī caur augstskolām un arī droši vien sociāli. Katrīna pazudi. Labi, es domāju, Katrīna, es atļaušos tad varbūt noslēgt, jo ir Jā, es ierakstīšu čatā. Jā, ierakstīšu čatā, un tātad Katrīna doma bija, kad caur iespējamiem veidiem izplatīsim to informāciju, un ko es varu aicināt, droši vien tajā rudens sezonā, tad turpinam šos seminārus, un esiet laipni aicināti piedalīties, un tiešām domāt arī savus jautājumus un ierosinājumus, kam vienmēr esam atvērti. Paldies! Mīļš paldies jums visiem, un lai izdevusies diena, un esam saziņā. Paldies jums! Labu!